Šajā rītā turpināsim domāt par vārdiem, ko lasām Jāņa evaņģēlijā, un esam tikuši līdz 2. nodaļai, 2. nodaļas sākums. Mēs piecelsimies un kopīgi lasīsim. 3. dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Aptrūkstot vīnam, Jēzus māte viņam saka, tiem nav vīna. Tad Jēzus viņai atbild, kāda man daļa ar tevi, sieva? Mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte saka kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Tur bija nolikti 6 akmens trauki ūdenim pēc jūdu šķīstīšanas paražas. Katrs no tiem 2 vai 3 mēru tilpumā. Jēzus viņiem saka, piepildiet traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem saka, tagad smeliet un nesiet mīlesta pāraugam, un tie to aiznes. Tad mīlesta pāraugs nobaudīja ūdeni, kas bija taps par vīnu, un nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mīlesta pāraugs sauc līgavaini un viņam saka, ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, tad slikto. Bet tu esi taupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilejas Kānā Jēzus iesāka darīt zīmes, atklādams savu slavu, un viņa mācekļi ticēja uz viņu. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, dzīvē mums jāsastopas ar dažādām lietām, dažādiem izaicinājumiem, bet paldies, Kungs, ka tavā vārdā mums ir padoms, un tu zini, kas notiek ar taviem ļaudīm. Mēs lūdzamies, dāvā mums spēku un drosmi visos jautājumos, visās lietās meklēt tavu padomu un tavu palīdzību. Āmen. Domāju, mēs visi pazīstam to sajūtu, kad pietrūkst. Un dzīvē mums pietrūkst bieži vien un daudz. Ja kaut kādus trūkumus mēs piepildam, tad pēc kāda laika trūkst kaut kas cits. Un tā trūkst un trūkst. Trūkst laika, trūkst pacietības, trūkst uzmanības, trūkst līdz algai, trūkst mīlestības, trūkst vārdu. Visu laiku kaut kas trūkst un trūkst un trūkst. Nav cilvēku, kuram nekā netrūkt. Arī tie cilvēki, kuri var sev atļauties visu šajā dzīvē, arī viņiem trūkst. 90. gados bija seriāls, neesmu viņu redzējis, bet man ir paticis nosaukums, ļoti iespaidīgs nosaukums, daļrunīgs, arī bagātie raud. Kāpēc viņi raud? Ko viņiem raudāt? Vai līdz algai viņiem pietrūkst? Vai viņi nevar atļauties pie ārsta aiziet? Kāpēc viņi raud? Šis nosaukums, es domāju, ļoti daļrunīgs un parāda visiem cilvēkiem kaut kas trūkst. Arī šodienas tekstā cilvēkiem trūka. 3. pantā mēs lasām, aptrūkstot vīnam, Jēzus māte viņam saka, tiem nav vīna. Pietrūk. Ne tikai ikdienā, bet pietrūkst arī svētkos. Zinot šodienas tradīcijas un domājot par šiem vārdiem, šķietās, kas tur liels? Pietrūka viņiem vīna, var to taču aizvietot ar kaut ko citu. Lai saprastu šodienas tekstu, mums ir jāzina, kādas bija tā laika kāzu tradīcijas. Tas ir viens. Un otrs ir jāzina un jāsaprot, kādas bija vīna lietošanas tradīcijas un kas tas bija par vīnu, ko viņi toreiz tur lietoja. Un tā šodienas svētrunas nosaukums ir Kānas vīns. Bībele sniedz pietiekami daudz informācijas par kāzu tradīcijām. Ja jums ir interese, lasiet šos Bībeles tekstus, un jūs iegūsiet sev daudz jaunas ne tikai informācijas, bet jūs iegūsiet ticības stiprināšanu. Neiedziļināsimies šodien kāzu tradīcijās, tikai dažos vārdos, dažos teikumos, lai mums būtu tāds kopējs priekšstats, ko tad nozīmē kāzas, gatavošanās kāzām. Toreiz senajā pasaulē vecāki izvēlējās dēlam līgavu. Nevis viņš pats aizgāja un tur interesējās, kur tā būs tā smukā, jaukā ciema meitene. Nē, vecāki, teica, zini dēls, mums šķietās, ka tā līgava tev derētu. Tad, kad viņi tā bija nosprieduši, viņi gāja pie tās meitenes vecākiem un viņi vienojās par to, kā tas varētu notikties. Ja tas otrai pusē bija pieņemami, tad viņi slēdza līgumu, kas par ko ir atbildīgs. Līgums ietvēra sevi juridiskas saistības. Un proti, līgavaņa puse garantēja to, ka būs izpirkšanas maksa un ka viņi ir atbildīgi par kāzu rīkošanu.
Savukārt līgavas puse garantē to, ka būs līgavai pūrs, un garantē to, ka viņa būs nevainīga. Ja bija kādi šī punkta pārkāpumi, tad draudēja nopietna tiesvedība. Tas ir dažos vārdos par kāzām, par kāzu tradīcijām. Un atgriežoties pie mūsu teksta, kāzās beidzās vīns. Vai tā ir problēma? Beidzās, būs kaut kas cits vīna vietā. Viena vēl vēsturiska piezīme. Toreiz, 2000 gadus atpakaļ, leduskapju nebija. To mums jāsaprot. Nebija lielveikalu, nebija tējas, nebija kafijas, nebija limonādes, nebija kolas. Ūdens bija, bet bieži vien ūdens bija sliktas kvalitātes. Palestīnā, kur notiek aprakstītie notikumi, ir 2 gada laiki – lietus periods un sausuma periods. Lietus periodā cilvēki mēģināja iekrāt ūdenis sausuma periodam. Tika izveidotas veselas tādas lielas tvertnes, kurās sakrāja lietus ūdeni. Un tad sausuma periodā šo lietus ūdeni izmantoja. Varat domāt, kādas kvalitātes ūdens bija. Viņš bija tādās klintīs izcirstās tvertnēs, un viņš tur stāvēja vairākus mēnešus un to lietoja uzturā, un to lietoja, lai dārzus laistītu. Kvalitāte bija nepārāk augsta. Slāpju remdēšanai cilvēki izmantoja ūdeni, izmantoja pienu, svaigi izspiestu sulu un izmantoja vīnu. Kādi šodienas tekstu izmanto, lai pamatotu savu alkohola lietošanas vēlmi? Redzi, Jēzus pārvērta ūdeni vīnā. Kāpēc viņš to darīja? Kāpēc? Tāpēc, lai cilvēki to dzertu un baudītu to. Un lai priecātos par to, baudu gūtu. Par šiem cilvēkiem varam teikt tikai to, ko sacīja apostols Pēters savā 2. vēstulē 3.16. Tā viņš runā par šīm lietām visās vēstulēs, kurās ir kas grūti saprotams, ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza. Tāpat arī citus rakstus sev par pazušanu. Nevar no Bībeles izraut vienu vai otru pantu un tad pateikt, lūk. Ja mēs gribam kādu jautājumu noskaidrot, tad mums ir jāsaprot, ko citas rakstu vietas par to saka, par šo jautājumu. Tikai tad mēs varam zināt, kāda ir Bībeles mācība. Savam grēcīgumam, savai iekārai cilvēks vienmēr atrod attaisnojumu, lai kāds tas grēks būtu. Salamana pamācībās 30.20. Tāds pats ir arī laulības pārkāpējas sievas ceļš. Viņa bauda tai priekšā likto cienastu, noslauka muti un saka, es nekā ļauna neesmu darījusi. Cilvēks ir iemācījies attaisnot savu grēku. Cilvēks ir iemācījies izlikties, kas tur traks bija. Nekas ļauns nebija, nekas traks nav noticis. Cilvēks prot apmānīt sevi. Cilvēks uz kādu laiku prot apmānīt arī citus, bet Dievu nekad nevar apmānīt. Nekad. Apstuļu darbos 1.24 un Dievu pielūguši, viņi sacīja, kungs, tu visu sirdžu pazinēji. Tu zini, kas ir apslēpts cilvēkā. Tas apslēptais sirds cilvēks tev ir pazīstams Dievs. Ko Dāvids sacīja? Kur lai es bēgu no tevis, Dievs? Kur? Visur tu esi, visur. No tevis nekur nevar noslēpties. No Dieva nevar noslēpties un Dievu nevar piemānīt. Atgriežoties pie šodienas vārda, Bībelē nav vārds sula. Tādu vārdu jūs tur neatradīsiet. Bībelē ir minēts vārds vīns, jauns vīns, stiprināts vīns. Marka 2.22. Mūsu kungs saka, neviens jaunu vīnu nelej vecos ādus maisos. Citādi vīns maisu pārplēš un vīns un maisi iet bojā. Bet jauns vīns jālej jaunos maisos. Jauns vīns. Kas tas ir? Svaigi izspiesta sula. Bez konservēšanas, kas notiek ar sulu, viņi sāk rūgt. Sāk rūgt un pārvēršās par vīnu. Toreiz vīnu ne tikai ebreji, bet arī grieķi un romieši nelietoja tādā klasiskā izpratnē, kā tas ir šodien. Toreiz dzērāji. Tātad dzērāji dzēra vīnu, atšķaidot viņu ar ūdeni 1:1. Tas ir viens. Pārējie cilvēki lietoja vīnu, atšķaidot viņu ar 1:3. 1 daļa vīns un 3 daļas ūdens.
Daži atšķaidīja vīnu vēl ar lielāku proporciju. Tad varam domāt, cik apreibinoši tas vīns tad bijis. Ja viņi atšķaida vismaz ar 3/4. Vīnu lietoja uzturā. Ikdienā viņu lietoja. 1. Samuēla 16:20. Tad Isaja sakārtoja ēzeli, ņēma maizi un trauku vīna un arī vienu kazlēnu un nosūtīja tos ar savu dēlu Dāvida Saulam. Tātad ņēma maizi, vīnu un gaļu un aizsūtīja to Saulam. Ikdienā tas tika lietots. Ja tas būtu šodienas klasiskais vīns, tad varētu domāt, tie gan ir nodzērušies. Tā arī būtu bijis. Bet tas nebija tas, kas tā kā šodien cilvēki to saprot. Bez visa tā, toreiz vīnu deva bērniem. Tā ir jābūt trakai mātei, lai dotu vīnu bērnam. Ja tas būtu šodienas vīns. Raudu dziesma, Jeremijas raudu dziesma 2:12. Tie sauca savām mātēm. Tas ir no konteksta, mēs redzam, ka tie ir bērni. Tie sauca savām mātēm, kur ir maize un vīns. Tā viņi aiziet bojā, kā ievainotie pilsētas ielās, tie izlaiž savu garu mātes klēpī. Kurš bērns prasa mātei, kur tad ir vīniņš? To pat nevar iedomāties. Tātad tas nebija tas vīns, ko lieto cilvēki šodien. Tālāk. Vīnu lietoja skaistumkopšanai. Caharijas grāmatā 9:17. Jo cik daudz gan viņos ir laba, cik daudz viņos ir skaista. Un labība veido jaunekļus, un jauns vīns liek uzziedēt jaunavam. No alkohola lietošanas sievietes nodzerās ātrāk nekā vīrieši, tas ir viens. Otrs, sievietes izskatās, kuras lieto alkoholu, viņas noveco daudz ātrāk. Bet šeit mēs redzam tieši pretējo. Vīns liek uzziedēt jaunavam, vīns viņas dara skaistākas, pievilcīgākas. Vai tas ir tas šodienas vīns? Nē, nav. Vīnu lietoja veselības uzlabošanai. 1. Timotejam 5:23. Pāvils raksta Timotejam. Nedzer vairs vīnu vienu, bet lieto mazliet. 1. Timotejam 5:23. Nedzer vairs ūdeni vienu, bet lieto mazliet vīna savu kuņģu un savas biežās neveselības dēļ. Atcerēsimies, ūdens bija sliktas kvalitātes. Viens veids, kā ūdeni padarīt labāku, ir ūdens filtrēšana, bet arī ar visiem filtriem ūdeni nevar pietiekami labi padarīt. Un tad bija jāizmanto vīns, kurā bija fermentēšanas process noticis, kurā ir izveidojies alkohols, un alkohols iznīcināja vai palīdzēja tikt galā ar nevēlamiem ūdens piesārņotājiem. Un tā šis ūdens kļuva labākas kvalitātes, un Timotejam tas palīdzēja. Tas ir kā vīns lietots. Vēl Bībelē mēs atrodam vīna lietošanas aizliegums dažādām cilvēku grupām. Tā pirmā cilvēku grupa, kurai vīns bija aizliegts, bija nazīrieši. Daudz par to netiek runāts svētkrunās. Mēs varbūt pat nezinām, ko nozīmē vārds nazīrietis. Tas nozīmē cilvēks, kurš ir veltīts Dievam. Cilvēks, kurš ir nodevies Dievam. Tā ir tā pamatdoma. Un viņiem bija kādas nosacījumi, lai viņš varētu būt cilvēks, kurš ir nodevies Dievam. 4. Mūzes 6:2 runā uz Izraēla bērniem un saka tiem, ja vīrs vai sieva apsolījušies nodot sevišķu zvērestu, kļūt par nazīrieti, lai būtu īpaša piederība tam kungam, tad viņam būs atturēties no vīna un reibinošiem dzērieniem, nec vīna etiķa, nec stipra dzēriena etiķa tam nebūs dzert. Nec vīnogu sūlu, nec ko citu, kas darināts no vīnogām, un neēst nec zaļas, nec žāvētas vīnogas. Visu savu nazīriešu solījumu laiku tam neko tādu nebūs baudīt, kas saistīts no vīna koka, sākot ar kauliņiem līdz atvašu galotnēm. Ja mēs lasītu tālāk, mēs redzētu arī vēl kādus nosacījumus, lai cilvēks būtu nazīrietis, kurš ir veltījies Dievam, bet šeit mūs interesē, viņš neko nevar baudīt, kas saistās ar vīnogulājiem. Neko. Ne kauliņus, ne sulu, ne žāvētus, ne kaltētus, ne atvasas. Neko. Pilnīgs aizliegums, ja tu gribi būt nodevies Dievam. Dažkārt cilvēki paši veltīja sevi Dievam un teica, Dievs, es nododos. Bet dažkārt bija tā, ka Dievs izredzēja.
Nazīriešiem bija Simpsons. Viņa piedzimšana bija diezgan neparasta. Atnāca eņģelis un sacīja viņa mātei: zini, tev būs dēls, viņš būs īpašs dēls ar īpašu uzdevumu, un lūk, ko viņš darīs un kas tev ir jādara. Soļu grāmatā 13.6. Pēc tam šī sieva atgriezās un sacīja savam vīram: pie manis atnāca Dieva vīrs, un viņa izskats bija kā Dieva eņģeļa izskats. Ļoti bijājams, un es viņu nejautāju, no kurienes tas ir, un viņš man arī neteica savu vārdu. Bet viņš man sacīja: redzi, tu kļūsi grūti un dzemdēsi dēlu, bet tagad nedzer vīnu, ne stiprus reibinošus dzērienus, un neēd neko, kas ir nešķīst, jo šis zēns būs nazīrietis, novēlēts Dievam, sākot ar viņa piedzimšanu līdz pat viņa nāves dienai. Šeit mēs pat varam redzēt divas lietas, ko eņģelis norādīja: nedzer vīnu, nedzer reibinošu dzērienu. Vīns un reibinošs dzēriens te parādīt kā divas dažādas lietas. Neko. Tātad nazīrieši nevarēja baudīt vīnu, vēl priesteri, tad, kad viņi gāja templī un kalpoja Dievam, viņi nevarēja lietot nec vīnu, nec stipru dzērienu. 3. Mūzes grāmata 10.8. Tas kungs runāja uz Āronu: vīnu un stipru dzērienu tu nedzer, nec tu pats, nec tavi dēli, kad ejat saiešanas teltī, ka jūs nemirstat. Tas ir mūžīgs likums jūsu cilšu ciltīm, lai jūs varētu izšķirt starp svētu un nesvētu, šķīstu un nešķīstu, un lai jūs varētu Izraēlu mācīt visos likumos, ko tas kungs caur Mūzi jums pavēlējis. Šeit arī, kā mēs redzējām, vīns un stiprs dzēriens. Tad, kad ej teltī, tev nebūs to dzert. Cilvēki dažādi uztver Dievu sacīto, gan šodien, gan arī toreiz. Vieni ar ticību un sirds trīsām: jā, Dievs to sacīja un mēs tā darīsim. Citi: jā, Dievs to sacīs, bet realitāte ir cita. Ar brīvākiem uzskatiem, vieglprātīgāk. Kas var notikt, ja es mazlietiņ? Tad jau arī kefīru vajadzētu ierobežot. Ir kādi asprāši, kas to saka: par kefīru Dievs neko nav teicis, bet par vīnu gan. Kas notika ar Ārona dēliem? Viņi domāja: kas to vispār pamanīs, kas to redzēs? Ko apustuļi lūdza? Kungs, tu siržu pazinēji. Kas notika? 3. Mūzes 10. nodaļa, sākot ar 1. pantu. Un Ārona dēli, Nabats un Abijs, ņēma katrs savu kvēpināmo upuru trauku un ielika tur uguni, un uzlika virsū kvēpināmās zāles, un tie nesa svešu uguni tā kunga priekšā, ko tiem nebija pavēlēts ņemt. Tad uguns izgāja no tā kungu un aprīja viņus, un tie nomira tā kunga priekšā. Mūzes skaidroja, kāpēc tas tā ir noticis. 3. pantā. Un Mūzes sacīja Āronam: tas ir tā, ko tas kungs bija runājis. Dievs jau bija runājis, Dievs jau bija sacījis: es parādīšos svēts tavā vidū, un visai tautai to redzot, es parādīšu savu godību. Bet Ārons iet kluss. Bībeles Dievs ir svēts Dievs. Viņš ir sacījis: tā nedariet. Kas var notikt? Kas? Un sadegā. Viņi ir templī, viņi kalpo Dievam, viņi nes upurus, tauta stāv un skatās, un viņi sadeg. Kāpēc? Un tālāk mēs lasām: tāpēc, ka viņi bija piedzērušies. Tāpēc, ka viņi bija lietojuši to, ko Dievs bija sacījis, to nedariet. Priesteriem bija aizliegts lietot vīnu un stiprus dzērienus. Vēl bija aizliegts lietot stiprus dzērienus valdniekiem, jo viņi sprieda tiesu tautai. Salamana pamācības 31.4. Ak, Lamuēl, ne ķēniņam, tiešām ne ķēniņam klājas dzert vīnu, nec arī valdniekam kādus stiprus dzērienus iekārot. Viņi var sākt dzert un aizmirst tiesu un taisnību un pārvērst par ļaunu visu nelaimīgo ļaužu stāvokli. Priesteri nevarēja dzert, ķēniņi nevarēja dzert. Priesteri un ķēniņi nav palikuši tikai Bībeles laikos. Jaunā derība parāda, kas ir ķēniņi un kas ir priesteri. 1. Pētera 2.9. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā kunga darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs esat ķēnišķīgi priesteri, jūs esat veltīti Dievam.
tad nu tā dzīvojiet. Atbilstoši savam augstajam stāvoklim. Tas ir augstākais stāvoklis, kāds vien var būt šeit uz pasaules. Neviens prezidents, neviens ANO ģenerāls sekretārs, nevienam ministri, nevienam miljonāri nevar līdzināties šim augstajam stāvoklim, kādu Dievs parāda saviem bērniem. Tas vēl nav viss. Bija veselas dzimtas, kuras norobežojas no alkohola, no vīna lietošanas vecajā derībā. Viena tāda bija rehajiešu dzimta. Jeremijas grāmatā mēs lasām Jeremija 35:1. Šis ir tā kunga vārds, kas nāca pār Jeremiju Jūdas ķēniņa Jojakima, Josijas dēla valdīšanas laikā. Ej pie rehabiešu dzimtas, runā ar tiem, vetos tā kunga namā, vienā no nama telpām un piedāvā tiem vīnu dzert. Un tad es aicināju Jāsanu, Jeremijas dēlu, Jebacinja dēla dēlu un viņa brāļus ar visiem viņa dēliem, līdz ar visu rehabiešu dzimtu. Dievs saka, ej un aicini viņus. Un viņš aicina. Viņš aicināja viņus. 5. pantā mēs lasām tālāk. Tur es piedāvāju rehabiešu vīriem pilnas krūzes un kausus ar vīnu un aicināju tos dzert vīnu. Taču tie atbildēja, mēs nedzeram vīnu, jo mūsu tēvs Jonabats, Rehaba dēls, ir mums pavēlējis, jums nebūs vīnu dzert ne jums, ne jūsu bērniem, ne mūžam. Un viņi darīja tā. Viņi paklausīja, un tad jūs arī varat lasīt, kā Dievs svētīja šo dzimtu. Viņi sacīja, jūs tiksiet svētīti. Es neatraušu savu žēlastību no jums uz radu radiem. Un vēl, kāda tad bija tautas attieksme? Jā, bija nazīrieši, bija priesteri, ķēniņi, kādas īpašas dzimtas, bet kāda bija tautas attieksme kopumā? Sabiedrību veido dažādi cilvēki. Vieni ir ļoti atturīgi, un vieni ir ar brīviem uzskatiem. Bet kopumā jūdu tautā bija noraidoša attieksme pret apreibināšanos. Ļoti zīmīgi panti, kurus mēs lasām pamācības 23. nodaļa no 29. panta. Kur ir sāpes un gaudas, kur ir ciešanas, kur ir asas nesaskaņas, kur ir sūdzēšanās, kur ir brūces bez kāda pamata, kur ir neskaidras acis. Pie tiem, kas vēl sēž pie vīna kausa, lai iedzertu, kas ieliec. Neuzlūko vīnu, ka tas ir tik sārts kausā un tik jauki zvīļo, ka tas tik vēlīgi un gludeni ierit cilvēkā, bet pēc tam tas kož kā čūsku un dzeļ kā odze. Ārējais izskats aicinošs, vilinošs, bet dzeļ kā odze. Čūskas kodiens, tas ir joks? Nē, nav joks. Nekad čūskas kodiens nav joks. Kāpēc vīna baudīšana salīdzināt ar čūskas kodumu? Kāpēc? Kad čūska pieminēta Bībelē pirmo reizi? Kad? Un kāds bija konteksts? Un katrs no mums zina, kas notika. Čūska pievīla, vīns pieviļ. Es tikai glāzi pie vakariņām. Es tikai paceļu glāzi, bet es viņu nelietoju. Tad ir jautājums, kam tu to glāzi paceli? Kam? Čūskai. Čūskai tiek pacelta glāze. Tā nu mēs redzam, ko svētie raksti mums saka vecajā derībā. Jaunajā derībā arī ir kādas lietas norādītas par vīnu lietošanu. Mēs katrs zinām, kādas ir alkohola lietošanas sekas, cik daudz vardarbības, sāpju, šķirto ģimeņu, auto negadījumos cietušo, bojāgājušo, cik daudz alkohola rezultātā cilvēki ir nokļuvuši cietumos, bēdīga un traģiska statistika. Un cilvēki domā, ka tas ir joks, ar viņu tas nenotiks. Čūska pievīla pirmos cilvēkus, un viņa turpina pievilt joprojām. Arī jaunajā derībā ir minētas alkohola lietošanas sekas. Viens no tādām sekām bija Jānim Kristītājam nocirta galva. Kā tas notika? Kā? Marka 6.21. Un gadījās izdevīga diena, kad Herods savā dzimšanas dienā ar saviem lielkungiem un virsniekiem un augstajiem vīriem Galilejā rīkoja dzīres. Dzīres valdnieks rīkoja
dzīves, balle, izklaide, reibums, neprāts. Un mēs zinām, Heroda priekšā dejoja viena jauna sieviete. Cik jābūt ir kādā alkohola reibumā cilvēkam ir jābūt, lai viņš par vienu deju pateiktu, puskaraļu valsti prasa no manis, ko gribi. Es domāju, viņš bija kapitāli piedzēries. Cik erotiska un saistoša bija tā deja, kad viņš par vienu deju apsolīja puskaraļu valsti. Kādam tur bija jābūt? Kādam dzērumam bija jābūt tai meitenei un viņas mātei, kas teica, atnes man Jāņa Kristītāja galvu. 27. pantā lasām, un ķēniņš tūdaļ sūtīja bendi un pavēlēja atnest viņa galvu. Tas ir Jāņa Kristītāja galva. Un tas nogājis, viņam cietumā nocirta galvu un atnesa viņa galvu bļodā un deva to meitenei, un meitene to deva savai mātei. Kāds reibums bija? Jāņa Kristītāja galvu iedod meitenei. Meitene tā kā sarkangalvieta pīrādziņu somēji aiznes, ja? Tas bija kaut kas līdzīgs? Pie normālas saprašanas, normālos apstākļos to nevar izdarīt. Tur ir jābūt lielam reibumam. Ko viņi bija sadzērušies, ko viņi bija sašņaukusies, ko viņi bija lietojuši. Mēs nezinām, bet sekas bija Jānim Kristītājam galva nocirta. Dievam ir ļoti skaidrs viedoklis par visām mūsu dzīves jomām. Absolūti par visām apreibinošām vielām un atkarībām. Par visu. 1. Korintiešiem 6.9. Ja vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību, nepievilieties. Ne netikli, ne alku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji. Ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību. Ļoti skaidri pateikts, kas neiemantos Dieva valstību. Es jau neesmu dzērājs. Tas attiecās arī uz inteliģentiem dzērājiem. Es jau tikai pie vakariņām kādu glāzīti tikai. Ar ko sākās dzeršana? Ar glāzīti. Ļoti skaidri pateikts, kas neiemantos Dieva valstību, un tā nav vienīgā vieta. Vēl viena raksturvieta Galatiešiem 5.19. Bet zinām ir miesas darbi. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas. Dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu sanāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Ļoti vienkārši un skaidri pateikts. Var filozofēt dažādi, var visādi mēģināt attaisnot savu grēku, un ka tas īstenībā nav grēks, un ka tā ir tikai kāda tradīcija. Grieķu vārds, kas šeit ir lietots vārdi, norāda gramatisku formu uz ierastu atkārtojušo darbību. Ierasta atkārtojušā darbība. Neiemantos. Katram cilvēkam ir kādi iemesli droši vien, kāpēc viņi lieto alkoholu. Kādi saka, tā ir tradīcija. Tas nav nekas vairāk, tā ir tikai tradīcija. Tās ir tikai piektdienas vakari. Tā ir tikai tradīcija. Es tikai stresu noņemu. Es tikai kādu prieciņu meklēju. Noteikti kādu lieto arī ziņkārības pēc, kā tad būs, kādas sekas. Sākumā varbūt ir pretīgi, bet pēc tam tā čūska saka, vēl un vēl, neapstājies, turpini. Ticīgam cilvēkam arī ir vajadzīgs mierinājums, stiprinājums, iedrošinājums. Kur to meklēt? Ticīgie meklē pie savu glābēju. Mūsu kungs saka Matei 11.28. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Piektdienas vakaros, darba dienas beigās, kur meklēt šo prieku un mieru, stiprumu? Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Nāciet pie manis. Ticīgiem vajadzīgs stiprinājums, viņiem ir vajadzīgs arī prieks, un par prieku ir teikts psalmu grāmatā. Psalms 37.4. Meklē savu prieku savā kungā. Tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas.
Ticīgs cilvēks nemeklē prieku cilvēkos, lietās, notikumos, bet meklē prieku savā Dievā. Tad viņš tev dos tādu prieku, pēc kura nebūs mīles, tādu prieku, pēc kura rokas netrīcēs, tādu prieku, kur pēc tam tu varēsi iet cauri bēda ielai un dziedāt slavas dziesmas Dievam, kas nebūs uzspēlētas, bet kuras nāks no sirds. Apsolījums par prieku un mieru nav dots visiem, vienīgi ticīgajiem. Ticīgs mierinājumu meklē Dievā, nevis cilvēkos, apstākļos, lietās. Ticīgs meklē prieku, nevis cilvēkos, lietās un apstākļos, bet Dievā. Efeziešiem 5:18. Un neapreibināties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami to Kungu savās sirdīs.